interesējies, bet viņš redzēja kristiešus, un viņi redzēja, ka tātad tie atdalās un nodara pāri judaismam, bet Kristus šī jautājumā saka, tu vajā mani, un viņš liek saprast, ka darot pāri kristiešiem, tiek nodarīts pāri Kristum. Jo kristietis un Kristus ir viens vesels. Un tad vēlāk apustulis Pāvils no šīs pieredzes arī runās par baznīcu kā miesu, salīdzinot to ar Kristus ķermeni, kuram ir dažādas funkcijas, kuram ir dažādi orgāni, mazāk svarīgi, vairāk svarīgi, redzami, neredzami, bet visi tie kalpo, visi tie ir pakārtoti viens otram, un dažreiz tie vājākie, mazāk aizsargātie ir īpaši svarīgi. Un es jūs aicinu tad palasīt Korintiešiem 12. līdz 14. nodaļai, kur viņš runā par šīm dažādām harizmām, dažādām dāvanām, kas savstarpēji viena otru papildina. Tieši Kristus miesa ir tā, kas, tā var teikt, pieaug. Tad, kad mēs lūdzamies, lūkšanā Kristus miesa tiek nostiprināta, tā turpina dzīvot. Un īpaši Euharistija, Kristus upuris ir tas, kas dzīvina Kristus miesu un dara Kristu klātesošu. Varbūt attīstīt, bet es tagad tieši uz priekšu. Viens no pēdējiem skaistākajiem baznīcas attēlojumiem, ko mēs jau atrodam vecajā derībā, baznīcā Kristus līgava. Par to runā arī Pāvils, bet vecajā derībā bieži vien Dievs sevi sauc par līgavaini Izraēlim. Par līgavaini Dieva tautai, jo cilvēkiem šīs attiecības starp līgavaini un līgavu ir daudz vairāk izprotamas, un Dievs izvēlas šo tādu cilvēkam saprotamo līdzību, lai atklātu veidu, cik viņš vēlas būt tūs cilvēkiem, cik viņš vēlas arī būt uzticīgs. Šajā gadījumā Pāvils runā par Kristu kā baznīcas līgavu, par kuru Kristus mirst, lai baznīca dzīvotu, kuru Kristus ir šķīstījis, kuru Kristus ir apveltījis un darījis īpaši skaistu. Un tas tad liek mums arī saprast, ka mēs kā baznīcas bērni esam skaisti, svētīti, un mums šis Dieva skaistums, šīs baznīcas līgavas skaistums ir nemitīgi jānes uz priekšu. Mums tas nav jāpazaudē. Varbūt tik īsi rezumējoši, tās bija tās patiesības, ko es gribēju teikt. Tā kā man ir vēl mazliet laika, es gribu atgriezties pie dažiem tekstiem, un šos tekstus ir teikuši svēti, ļoti cienījami cilvēki dažādos laikos, kas mazliet rezumē to, ko es gribēju teikt. Un pirmkārt es gribētu runāt par svēto Cipriānu. Cipriāns bija bīskaps, moceklis, kas dzīvo 2. gadsimtā, kas jau tad runā par kristiešu vienotību, un viņam ļoti skaists arī tāds apcerējums. Viņš runā par Kristus tuniku, kas netika saplēsta. Un svētais Cipriāns saka, ir tikai viens avots, viens pirmsākums, ir tikai viena māte, un tā ir baznīca. Baznīca izstiep pa visu zemi savus vitālos spēcīgos zarus, tā ļauj tālu aizplūst saviem bagātīgajiem ūdeņiem. Tāda ir kunga baznīca. Ir tikai viena baznīca, kas savā auglībā aptver ar vien lielākus plašumus. Un tad viņš tālāk runā, ka baznīca ir kā koks, kura vajadzīga saule, kuru vajadzīga nemitīgi dzīvināt. Mīliet baznīcu arī tās ierobežotībā un trūkumā. Nevis tās ierobežotības un trūkuma dēļ, un arī ne kļūdu dēļ, bet gan tādēļ, ka tikai mīlot baznīcu, mēs varam to dziedināt un likt atklāt Kristus līgavas skaistumam. Ja mēs paskatāmies katehizmā, tad ir vesela liela nodaļa, kas runā par baznīcu, izejot no tā, ko mēs sakam ticības apliecinājumā. Baznīca ir viena, svēta, katoliska un apustuliska. Un tur arī ļoti svarīga doma, sakot, ka baznīca nav tā kā vienstāva māja, bet ir karojošā baznīca, tie esam mēs šeit uz zemes, ir triumfējošā baznīca, kas ir debesīs, un mēs esam vienoti,
ar tiem ticības lieciniekiem, mocekļiem, kas ir par Dievu, un arī ir cietošā baznīca. Tas ir tās dvēseles, kas ir mūžībā, bet kas vēl nevar skatīt Dievu. Tāpēc Euharistijā, svētā misē, mēs esam īpaši vienoti ar šo baznīcu kā dzīvu organismu, kur Dieva mīlestība tad nāk pie mums un palīdz mums. Būsim pazemīgi, un Kungs mums ļaus baudīt Jēzus lūgšanas spēka garšu, un svētais gars mācīs mūsu dvēseles. Ieģērbsimies Kristus pazemībā, un Kungs dāvās svētību mūsu lūgšanām. Tas ir ļoti svarīgs faktors baznīcā pazemība. Svētais Siloans saka, tā baznīcā tiek svinēti dievkalpojumi, un svētais gars mājo tajos, lai tava dvēsele kļūst par Dieva baznīcu. Tam, kurš lūdzās savā sirdī, visa pasaule kļūst par baznīcu. Tad mēs sevī nesam šo garīgo realitāti. Baznīca ir vieta, kur Kristus godība pilnībā atklājas šai pasaulē. Dievs lika baznīca atklāties nevis vienai tautai, bet mums visiem, kas bijām ēduši un dzēruši kopā ar viņu. Es nākšu pie jums līdz ar laiku piepildījumu. Svētais Jānis Hrizostoms, tas aptuveni 4. gadsimts, mums saka tā: neattālinieties no baznīcas, nekas nav spēcīgāks par viņu. Viņa ir jūsu cerība, jūsu patvērums. Viņa ir augstāka nekā debesis un plašāka nekā zeme. Viņa nekad nenoveco. Baznīca nepastāv, lai mēs paliktu sašķelti tajā ījot, bet lai ik viena šķelšanās tiktu izdzēsta, tāda ir baznīcas jēga. Ja mēs nākam uz Euharistiju, tad nepieļausim neko, kas runātu tai pretī. Nedarīsim pāri mūsu brālim, nenicināsim trūcīgo. Jūs nākat pateikties par saņemtajām žēlastībām, neattālināties no sava tuvākā. Un vēl šos vārdus teica Jānis Pāvils II jauniešiem 86. gadā Lionā. Tas bija kā aizmetnis jauniešu dienā, vienkārši jaunieši sapulcējās tādā amfiteātrī, kur pirmie mocekļi 2. gadsimtā izlējuši asinis, un bija tāds dialogs, un kāds uzdeva jautājumu par baznīcu, uz ko Jānis Pāvils tā brīvi atbildēja tekstā, bez papīra, bez sagatavotības. Viņš teica tā: šodien baznīca vairs nav pusaudze, tā ir māte, kur jau 2000 gadus stājās pretī vēstures triecieniem un pasaules kārdinājumiem. Caur gadsimtiem tā ir piedzīvojuši vajāšanas, kas spēja atmodināt jaunu dedzību. Bet daži no baznīcas locekļiem ir pazinuši arī ļaunā gara kārdinājumus, ļaušanos bagātībai, rutīnai vai vienkārši kārdinājumus uz kompromisiem. Tad arī baznīcas bērnu vidū, tas var būt. Bet Pāvils turpina, saka, tā baznīca nav nekāds perfekto klubs, bet gan samierinātu grēcinieku kopienas ceļš pie Kristus ar visām savām cilvēciskām vājībām. Redziet, mīļie draugi, baznīca paliek svēta, jo to svētdarīja Kristus. Bet baznīcas locekļu svētdarīšanas darbs nav nekad pabeigts. Baznīca nekad nebūs kā pabeigts nams. Vienmēr jāturpina celt no jauna, attīrīt. Un kā lai mēs tiesājam savus priekšgājēju trūkumus, ja grēks skar mūs pašus? Glābēja priekšā mēs visi esam nabaga grēcinieki. Un tomēr baznīca mūs vada pie svētuma avotiem jau sākot no kristībām. Baznīca ir mūsu māte. Māte, kas baro, kas samierina. Un māte nevar kritizēt kā kādu svešinieci, jo mēs viņu mīlam, viņa, kas mums ir devusi dzīvību. Domāju, ka šo pietiks. Labu darbu grupiņās mēs ļoti ceram uz anketām. Tas mums ir ļoti svarīgs. Lūdzu, aizpildiet tās, jā? Lūdzu, jautājums. Техническое зрение. Kalda? Техническое зрение. Paskaidrot tehnisko zrenie. Tehniskā ziņā, jā? Jā, tehniski. Par finanšu. Bet tagad varbūt nē. Tagad drīkst, varbūt, es domāju, strādās grupiņās, jā? Jā.
Es domāju, ka varbūt sagatavosimies uz svētdienu, mums būs iespēja grupiņām dalīties, liecināt. Es domāju, tagad